Ja tev ir aizsists salonā radiators ciet, no viņa nāk musori ārā un tā tālāk, silda pusmašīnu vai daļēji silda vai nesilda vispār, tad ir variants, ko tu vari izdarīt. Pieliet klāt kuhļeru klīneru sistēmai, G13 taņķiks iekšā, šī gadījumā mums te pasvaigs diezgan goļārs, un iztīrīt vispirms sistēmu pirms radīšu nomaiņas. Pastiesiet, cik labi redzams, cik tur nāk ārā. Pievilksim zoomā. Jā, tieši tā. Viņa pašā tā ir druscītiņās. Paskatīsies, redzēsi, kā šeit. Nu, var redzēt, ja? Baigi daudz. Nu, lūk, tad izmantojot vienkārši tehnoloģiju, salīdzinoši baigi elementāri, iekšā ir tīrīšanas elements, vienkāršā kolba ūdens, un, kur mēs esam pieslēgušies, precīzi pieslēdzāmies klāt pie tās vietas, kur bija pečkas radiators. Skaties, kādā tavā gadījumā, varbūt tas ir druscīt savādāk, jāuzsilda mums ir līdz 90 grādiem. Un šādi te, lai sasniegtu 90 grādu, atverās termostats vaļā un dzenā pa visu apli. Un, skaidrs, pēc tam to visu nolies nost. Nav teikts, ka te obligāti jābūt filtram, bet galvenais ir viela ieliet iekšā, lai tā cirkulē pa visu dzesēšanas sistēmu, bet papildus šāds te filtrs nodrošina to, ka tu vēl savāc visus musurus intensīvāk. Pēc tam atjauksim vaļā, pastīsimies, kāds tur būs iekšā. Protams, galā ļoti interesanti, cik tad tika savākts, kā sacīt, jāsaka, materiāla. Paskaties, redzi? Telejā, cik ir iekšā, jā? Nu, un pats filtrs, cik ir, jā? Piepildījies, mēģināsim izliet ārā vēlreiz visu to pasākumu. Kā tā izskatās. Nu, elements bija ielikts svaigs iekšā. Kā redzi, nu, cik tur ir? Tik tur ir diezgan, es teiktu, ir savākts. Tā kā efektīvi tas no ārā ir. Efektīvi rekur, un tad jau var redzēt, kas tur iekšā tajā. Nu, skaidrs, kas paliek pašā elementā. Cik tās te ir 10 mikroni, kurš ir filtriņš, parastais ūdens. Nu, īsti, cik viņš tur ilgi, nezinu, bet, nu, rekur te var redzēt lejā, cik ir. Tas ir reāli darbinot kaut kāds 10, 15, nu, 20 minūtes. Tas ir tas, ko izdevās dabūt ar filtra palīdzību. Nu, to bišķi sanāk, ja tu ieliec iekšā filtru, citi ieliek viņu iekšā un braukā kādu laiku. Pat droši braukā, kamēr viņš maksimāli no sistēmas visu iztīra. Jo tāpat tās vienkārši izlejot un ielejot tikai, vienalga sistēmā kaut kas paliek. Tāpēc caur cirkulāciju, caur šādu filtru, nu, nedaudz pabraukājot, tas īstenībā profilā baigi labi būtu savākt visu to pasākumu. Nu, tātad, jebkurā gadījumā efekts ir. Var redzēt, cik iekšā daudz ir palicis. Izliesim ārā, un filtra elements arī ir diezgan. Redzēt, cik viņš ir pieķēris sevī visas tās daļiņas. Ap vidū jau centrā, redzi, viss ir perfekti tīrs. Nu, tobiši tur jau nekāda netīruma nav. Viss, kas ir, tas viss paliek filtrā. Tā kā, jā, efektīvs variants, kā iztīrīt dzesēšanas sistēmu. Vismaz censties to izdarīt pēc iespējas labāk. Nu, davai lejam ārā, skatāmies, kas mums tur paliks iekšā. Mēģinam lēnītēm noliet nost, lai paliktu maksimāli viss tas, kas mēs esam iegūts. Principā frakcija jau pamēģinājusi pirksta. Viņa tāda cieta reāli, redz, cieti gabali, tā kā rūsa, tā kā kaļķis ierakst komentārā, kas tas tāds varētu būt. Tie pieredzi, kas tas varētu būt par vielu. Un tātad te ir tīrais, tā vai krati ārā. Mēģina saprast, kas tur iekšā. Krati ir riktīgi agresīvi. Kratam. Redz, cik daudz tur. Kā labi. Nu, un tas ir kā iegūtājs zelts. Paskaties, kāds viņš te izskatās strukturāli. Nu, reāli bieza, cieta, precīzāk cieta. Pasties, kāds tas ir, redzi? Tāds tā kā, nu, tas ir tā kā kaļķis, kā kaut kāds metāls tīri, nē. Viss, kas sakrājies iekšā. Nu, var iedomāties. Ierakst komentārā šitādu daudzumu dzeses radiatoru, tas, kas ir salona radiators sildīšanai. Var aizsisties ciet vai nevar aizsisties, kāda domā? Nu, es vismaz domāju, ka noteikti var, jo tā arī bija. Viņš bija aizsities ciet. Un ar laiku vienkārši aiziet ciet, bet tu nomaini radiatoru un vienalga viņš pārstāja strādāt pēc laika. Tas viss tāpēc, ka sistēma ir netīra, jā, un tās visas šūnas radiatoram ļoti smalkas, viņas aiziet ciet. Tās te filtriņš.